Joprojām turpinās pirmspēdējā kārta 3. aplī, vēl šī kārta un tad nākamā, un tad jau arī būs 3 no 4 apļiem izspēlēti, paliks tikai 1 aplis. Un pamazām, lai kā mēs negribētu to atzīt, bet virslīgas sezona jau skatās uz tādu vai citu iemeslu pēc, un beigās ir kaut kāds tur 6-2, piemēram. Lūkosim, kurš no 3 scenārijiem, bet tagad Jūrmalai pretuzbrukums, un Jūrmala iet pēc 3-3. Spēcīgs tālsitiens, un bumba lidoja vārtu rāmī, ļoti skaists sitiens. Kreisajā malā Kārkliņam, agrāk pirms 2 gadiem viņi abi bija Rīgas Daugavpilsī no līderiem, tagad viņi ir Jūrmalā, vēl viens centrējums, Montalvo ar galvu un jau pašā spēles sākumā Benito Montalvo atklāja rezultātu 1-0 Jūrmalas labā. 3. minūte varētu būt, diemžēl laika tablojas neredzu, bet pats spēles sākums un gan šokējuši. Jūrmala jau pašā sākumā izvirzās vadībā pēc centrējuma, vārtus gūba Benito Montalvo. Tas ir tas, ko Jūrmalai neizdevās izdarīt pirms nedēļas pret Liepāju, lai arī labi Jūrmala sāka spēli un vismā visas 90 minūtes lielākoties, atskatot, protams, vairākus fragmentiņus spēlē diezgan labi, bet centrējums, atkal Kriauklis, Edikli bumba līdz Bosņikam, Montalvo no distances, labs sitiens pāri vārtiem, jā. Otro reizi no distances Montalvo labi uzsver, pirmā reize bija neilgi pēc viņa vārdu gūma, bet, jāsaka, arī šajā apslēgā tiešām epizodis Jūrmala ir uzspiedusi un acīm redzam, ka pēdām cīņa nav beigusies, ja Šilī saglabā bumbu. Tiščenko. Tiščenko arī līdz ar Montalvo sit pāri vārtiem, ļoti bīstam sitiens Montalvo. Spēles pašā sākumā redzamākā persona laukumā, vieni vārti jau gūti, tā ir ļoti bīstams tālstiens, daudz netrūk, lai bumbu ielidot vārtu rāmī. Līdz ar Bosņika parādīšanos un Dieknišvili nobīdīšanu. Bija tas, kurš izdarīja šo sitienu, centās pārcelt bumbu pār Dārģim un ieraidīt vārtos, tomēr sitiens mazliet par stipru, šeit Dieknišvili atkal ar bumbu. Veiksmīgi atspēlē meķa spēlētāji, bet šeit jau viņš tiek apbruņots, tomēr paliek bumbu pie rūmalniekiem. Šeit Kārkliņš ar bumbu, Kārkliņš piespēlē tālāk, bīstams sitiens un Dārģis tiek galā ar sitienu. Bīstami, šeit viņš sit, bet bumbu ārā izraida meķa spēlētāji. Jūrmalas komanda sākus diezgan pamatīgi spiest un jau 2 bīstami momenti pēc kārtas. Montalvo, skatīsim, kā šis leģionārs spēs izmantot un sitiens un vārti 1-0. Jūrmalas komanda izvirzās vadībā. Jāsaka, ka pēc spēles visai likumsakarīgs rezultāts, jo Jūrmalas komandai pirms tam bija labi vairāk uzbrukumi un Jūrmalas komanda izvirzījusies vadībā. Vienāds tomēr viņa doma nolasīja Jūrmalas spēlētāji. Šeit atkal pretuzbrukums, bumba pie Kārkliņa. Kārkliņš tālāk Montalvo. Un sitiens mazliet. Situācija. Pastīsimies, ko viņi spējas izveidot. Centrējums. Viens nepiesakts. Šeit bīstam labi Jūrmalnieci nomet savam partnerim, tomēr viņš tā īsti līdz bumbai neizsniedzās un bumba bīstam aizlo garām vārtiem. Šeit visticamāk metas vārtsargs Oskars Dārģis nebūtu glābi. Montalvo var uzsist pa vārtiem, kāpēc ganais sitiens un šeit bīstams sitiens. Šeit Kurakins kontrolē situāciju, bet Montalvo beidzot uzšāja pa vārtiem. Bumbu garām vārtiem, bet bez sitienām nav vārtu gūmu. Attiecīgi arī nopelna skatītāji. Sokolovs šeit zaudē bumbu, labi piespēles Kārkliņš. Kārkliņš ātrs, kreisajā malā. Var uzsist pa vārtiem. Pat viņam uzreiz 2 Daugavpils. Kārkliņš mājkustība. Var uzsist pa vārtiem sitiens un šeit Kurakins. Sokoļskis piespēle tālāk uz Montalvo. Piespēles priekš šeit uz Diego Silu. Labi. Ārā nesot sodu laukumu, tas pats galvenais. Montalvo labi cīnās. Bumba gan paliek pie Daugavpilšiem, bet tikai uz īsu brīdi, un jau bumba jau pie Jūrmalniekiem. Dieknišvili, Montalvo un piespēle šeit pa labi, kur jau. Vācagē virslīgā šobrīd noteikti, lai Jūrmala gaida iespējas pēc uzbrukumiem, viens tāds izliet. Nedaudz veids paliek, ja slēdzam spēli ar Liepāju, pēc ālas zaudētājiem vārtiem veids paliek tā īpaši, kur nav varbūt tik tā iespaidīga uzbrukuma, kur vajadzīgs ir
vēl viens Pais vārtiem un bija 2-3 ļoti labas iespējas izraut uzvaru, bet jebkurā gadījumā nav fiksēts. Treimans atļauj komandām spēlēt. Savos vārtos gūda Ketija, Jūrmālas komandas sastāvā, tātad minimāla uzvara Liepājniekiem, tā kā maksimālais punktu skaits. Kārlis Villerušs par iespējams šādām nenoteiktiem lēmumiem ir atstādināts no ieņemamā amata, bet, labs pretuzbrukums. Ļoti svarīga spēle būs 18. oktobrī, kurā Ventspils uzņems vēl vienu medaļu pretendentu Jelgavu. 100% penāli, protams, šaubu nekāda nav. Arī Vardaņjans īsti neprotestēja, jo saprata, ko ir izdarījis. Montalvo lieliski iespēja atklāt spēles rezultātu. Benito Montalvo, komandas kapteinis pret Kristaru Putniņu. Montalvo, Putniņš lec uz otru pusi un 1-0 Jūrmalas labājā. Jūrmala uzbruka aktīvāk un arī ir sākus šo puslaiku ar vārdu gūmu. Taļķo metēju būs jāiet vairāk uz priekšu, jo 0-1 vairs metiešām arī no turnīra tabulas viedokļa īsti vairs nedara. Ja Jūrmala uzvar, tas ar komandām ir vairs tikai 2 punkti. Meti joprojām ir augstāk, joprojām labāks izredzes, bet tas vairs nav tik. Montalvo. Silva solokumā, lieliski iespēja metē, atkal glāj Kristers Putniņš. Labi spēlēšana, Kristers Putniņš. Ielies tie vārti nekādā ziņā nav uz viņas citas ziņas, tie ir uz Edgara Vardaņana sirds ziņas. Vairākus momentus, kā Putniņš ir glābis. Viņam laikā teicu, ka Jūrmalai vajadzētu pārbaudīt, cik šodien drošs un modrs ir Putniņš. Tajā laikā to ir. Šajā mačā pat pieteikumā no Denis Sukoiska, kurš pēdējā spēlē Liepājā. Vispār solokumā Silvam, Diego Silva. Daņīlovs nocēla viņam bumbu un te jau pārkāpums pret Tuforu. Bet, labs uzbrukums bija Jūrmalai. Silva varbūt arī pat varēja tikt pie bīstama sitiena, ja nebūtu Mitvija Daņīlova. Atklāt kapteiņa apsēja. Viņš arī ir nominālais komandas kapteinis, bet tā kā Daņīlova pat nebija igauņu spēlētāji, kurš varbūt varētu nospēlēt malā aizsargu pozīcijā. Montalvo, Kārkliņam, Spartika vārtiem. Abi 2 pēc situācijām. Pie Dzelmenes vārtiem, ja, protams, bīstamākais moments bija Mickevičs sitiens garām tāliem apšajām vārtiem.